Šoreiz tavs Auto TV. Aizdomāsimies par navigācijas nozīmi mūsu ikdienā. Jūs esat sasniedzi savu galamērķi. Johaidi, kādu galamērķi? Tev galva nav pašam. Ir pašam jādomā visu mūžu. Mēs esam paši domājuši, paši meklējuši ceļu, paši karti apjēguši kā. Es bieži vien skatos, kā man kolēģi brauca mājās, viņš skatās Veizē, kur viņš dzīvo. Es saku, vecīt, bet tur jau dzīvo, tu jau 30 gadus. Un apsvērsim, vai Opel pilsētas crossovers der braucieniem mežos pēc sēnēm. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šī ir otrā reize, kad pāris mēnešu laikā sēdīsimies pie stūres jaunajam Opel Frontera. Jautāsiet, kādēļ? Atbilde ir pavisam vienkārša. Pirmo reizi tikāmies ar šo auto 100% elektroauto veidolā, bet zem šī konkrēta auto motora pārsāga slēpjas iekšdedzdzinējs, kurš sakrustots ar nelielu elektromotoru. Mums raidījumā šodien pievienojas Jānis Jarāns. Šķiet, viņa vārds jau izsaka visu, pat nesāksim uzskaitīt viņa lomas teātrī, kino vai televīzijas šovos. Vien jāpiemina, ka beidzamajos gados Jānim spilgtas raksturlomas bijušas pašmāju daudzsēriju filmās Padomju džinsi un Pansija pilī, kā arī kino Pastkarte no Romas. Taču Jānis ir arī aktīvs ceļotājs. Labprāt dodas gan uz citām valstīm, gan tepat Latvijā, sēņu vietās. Un šovasar Jānis nosvinējis 70. jubileju. Man zvana kaut kāds gusts, Johai. Es esmu pie stūres un nevaru runāt. Man ir bijis Opelis pirmais, tad es salīdzinot un atceroties to Opeli, kuram nebija, kas nebija, kā, tas stūres pastiprinātājs, ja, laikam ir tā, jā, ka vajadzēja spēku griezt. Vai, kur izdzīvots gadsimtiem cauri. Ļoti forša mašīna. Nerūc, nedūc. Šoreiz Fronteras testa brauciena maršrutā apzināti iekļāvām maksimāli daudz zemes un grāns ceļu, jo, ja 100% elektriskā Frontera, ar kuru ar vienu uzlādi var veikt 300 km, iespējams ir vairāk piemērota dzīvē pilsētā, tad hibrīda versijai, kurai starp citu papildu aprīkojumu sarakstā ir pieejama arī 7 sēdvietu pakotne, ir krietni universālāks pielietojums. Man izjūta bija ļoti laba tādā ziņā, sēžot salonā kā šoferim. Panorāma visa, jūti, visu redzi, visu to. Protams, tā kā es vecs sēņotājs un pieredzējis sēņotājs, prima pa saknēm, pa kalni, visiem akmeņiem, viss tā, bišķi paciets, jā, bet tā jau nav Lexus, tas ir tā Frontera, tā ir Opels, bet ne jau sliktā nozīmē, agrāk teicu Opels, tās jau ir Opels. Nē, tagad Opels ir Opels. Pirmais, ko vēlos uzslavēt, runājot par jauno Frontera, lai gan tas savā jaunākajā paudzē vairs nav īsts bezcernieks, tas tik un tā, galvenokārt pateicoties crossover konceptam un paaugstinātajam klīrencam, ir auto, ar ko vairāk nekā komfortabli iespējams pārvietoties apvidū, kur neviens neko nav dzirdējis par asfalta ceļa segumu. Frontera nebaidās no meža stigām, no lauku ceļiem, no bedrēm un tam līdzīgi. Skaidrs, kā šo auto nevajadzētu forsēt upes un purvus, jo tagad tas ir priekšpiedziņas auto, bet dzīve laukos to noteikti nebaida. Galvenais, ka augstu visu tur redzi uz pāriem no augšas var skatīties. Jā, bišķiņās uz ceļu, es tā biju domājis. Izkāpt un iekāpt ir ēti manas paaudzes cilvēkiem. Vismaz, jā, tā. Protams, es tā kā esmu kaislīgs sēņotājs, tad man ir šī būtu ideāli braukt uz mežu. Bāc, kur forši. Vienkārši man nav laimējies braukt ar šādu te pilsētas džipiņu pa zemes celiņu, tad ar tādu zemo mašīnīti te es neizbrauktu un būtu bail noplēst apakš kaut ko kāda izpūtē noplēst vai kardāna, bet, jā, šis ir forši. Opa!
Lai gan vizuāli un arī raugoties tehniskajos datos Frontera ir kompakts auto, tas ir pārsteidzoši komfortabls. Tajā ir viegli iekāpt, pat liela izmēra cilvēkiem, pateicoties augstajai sēdpozīcijai, vadītājiem ir laba redzamība, un arī dzinējs, neskatoties uz savu 1,2 litru tilpumu, ir gan ņiprs. Hibrīda tehnoloģijas ir padarījušas to atsaucīgāku pie zemiem apgriezieniem, un tā jauda atkarībā no versijas ir 113 vai 145 zirgspēki. Un ar to ir vairāk nekā pietiekami, lai pilsētas satiksmē vai veicot apdzīšanu uz šosejas, jums nebūtu jāpukojas par tā potencijiem. Savukārt, runājot par šī auto apetīti, tā ir 5,7 litri uz 100 km. Tad jums to ir vēlēšanās mani pierunāt to mašīnu paņemt, nopirkt. Es it kā jau varētu, bet, pirmkārt, tu viņu var atļauties, ja tu normāli strādā normālā darbā, ja? Un ērti un patīkami un te katrs sīkumiņš ir pārdomāts, ja? Tā bišķi kantainā stūrīte, kur ieķerties tā, es nedrīkst apvainot to mašīnīti, kas man palikusi tur kaut kur, kur mēs esam, jo viņa visu dzird, jo tu nedrīkst teikt, ka šubauči tā baila. Arī tā mani mīļa, jauka. Baigi forši, paldies par pārsteigumu, es biju izbaudīju braucienu ar jaunu mašīnu. Baudi dabu, baudi cilvēkus, baudi mašīnīti, kurai forša, ļaujies viņai, un viņa ļausies tev. Pasaule mainās un autobūve mainās tai līdzi. No vidējās klases 4x4 apvidnieka 91. gadā 2025. Frontera ir atzimusi pilsētas crossovera veidolā. Lai gan vizuāli kompakts, salonā šis auto ir gan ērts un domāju, ka pēc šī testa brauciena mēs Fronteru atcerēsimies ar labu vārdu. Paldies arī jums, ka skatījāties un tiekamies Tavs Auto TV nākamreiz. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.